Trešdien, 15. maijā Vidzemes Olimpiskajā centrā norisinājās šā brīža centrālais Latvijas basketbola līgas notikums – 5. un izšķirošā spēle par bronzas medaļām. Valmierā šo spēli gaidīja ar īpašām emocijām, jo Vidzemes klubs sēriju bija iesācis ar 0-2. Tomēr sērijas gaitā izdevās atspēlēties un panākt neizšķirt 2-2. Sērijas 5. spēle bija pulcējis sen nebijuši skaita basketbola draugu, kas vēlējās noskatīties šīs aizraujošās sērijas atrisinājumu. Kā jau ierasts, basketbola klubs Valmiera bija parūpējies par šovu arī pirms spēles. Spēli valmierieši kontrolēja jau no paša sākuma. Lai arī lielu pārsvaru spēles gaitā neizdevās iegūt, Baronam tā arī neizdevās apdraudēt Valmieras uzvaru, neskatoties uz to, ka visas 40 minūtes bija vērojama spraiga un līdzvērtīga cīņa. Valmierieši savus gandrīz 2000 sanākušos līdzstējus nepievīla un trešo reizi komandas vēsturē izcīnīja bronzas medaļas. Šī sezona bija zīmīga, ka pie komandas stūres atgriezās Varis Krūmiņš, kurš komandu tikai ar latviešu spēlētājiem spēja aizvest līdz LBL 3. vietai. Mums šis ceļš noteikti nebija viegls. Jau šis 4. fināls ar Latvijas universitāti bija ļoti smagas spēles, visas 3. Bija jāatspēlējās no 0-1. Ja? Pret Ventspili uzstādījums bija cīnīties ar maksimālu atdevi un mēģināt iekļūt finālā, kas, protams, neizdevās. Un šeit atspēlēties no 0-2. Es domāju, ka psiholoģiski spēlētājs sev pārvarēja un viss kolektīvs. Un ieraudzījām to gaismu tuneļa galā pēc šīs pirmās uzvaras Valmierā. Un, ja mēs uzvarējām Rīgā, tad savās mājās mums bija pienākums uzvarēt savu skatītāju priekšā. Pēc atgriešanās Valmierā pēc vairākiem gadiem šķiet, ka veiksmīgāks sezonas nobeiguma grūti iedomāties. Tā laikam ir, jā, jo, kā mēs zinām, tad Latvijā pēdējos gados jau notiek visiem citiem klubiem, izņemot Ventspili un VF cīņu par 3. vietu, par bronzu, kas Latvijā pārējiem klubiem gandrīz kā zelts. Jā. Vēl šādi Barons ir iejaucies pa vidi, jā, bet pamatā tie 2 klubi arī tā ir. Jā. Šķiet, ka intrigas ziņā viennozīmīgi arī pa finālu šī sērija vairāk uzmanības piesaistīja. Es neizteikšos par fināla sēriju. Protams, kad Latvijas spēcīgajai komandai VFam ir jāspēlē VTB līgā. Bet šāda pretinieka raustīšana kā Ventspils, kad viņi pat nezina, kad viņi nākošais īsti spēlēs, īsti nopietni tas nav. Ja. Tā kā, protams, tā tas uz šobrīd ir, bet nākotnē vajadzētu sakārtot, lai tā tas nebūtu. Noteikti sezonas gaitā ļoti daudz cilvēku bija, kas palīdzēja komandai, ne tikai treneris un spēlētāji bija tie, kas izcīnīja uzvaru. Protams, es domāju, ka tas ir visu kolektīvu nopelns, visu klubu nopelns, viss šis, kā saka, mārketings, menedžments un viss, kas ap šo klubu veidojās. Šitie ažiotāži, reklāma un tā tālāk. Es domāju, ka klubu vadība ir ieguldījusi ļoti lielu darbu šajās medaļās. Un, protams, ka tikai spēlētāji un treneris tas ir tā daļa, ko mēs redzam laukumā, bet kas viss notiek ārpus šīs komandas, apkārt šai komandai. To mēs varam paskatīties mājaslapā un paskatīties šeit zālē, kāda ir ažiotāža un kā jūt līdzi šai komandai. Tā kā cepuri nost visiem skatītājiem, paldies par šo fantastisko atbalstu. Ko Valmierā nozīmē šīs bronzas medaļas? Tomēr 8 gadu pārtraukums bija un it kā visu laiku šis uzstādījums arī bija tās bronzas medaļas arī iepriekšējās gads. Pirms šīs sezonas bija tā, ka neviens jau obligāti šīs bronzas medaļas nelika izcīnīt. Doma bija spēlēt ar saviem latviešu puikām, latviešu spēlētājiem, un tieši tāpēc ir 3-kāršs prieks, ka tieši ar latviešu komandu mēs esam izcīnījuši šīs bronzas medaļas. Kā vienmēr sāk apetīti rodas ēdot, un arī šajā sezonā tā bija, kad reāli mērķis mēs stādījām sezonas gaitā, un beigās arī bija tas uzstādījums, izcīnīt šo bronzu, ko mēs izdarījām. Barons vienmēr Valmierā ir bieži vien arī izslēgšanas spēlēs aizlicis priekšā, kā šī bija šķiet pirmā reize, kad izdevās Baronu apspēlēt arī izslēgšanas spēlēs, ne tikai regulārajā čempionātā. Tad, kā saka, vēsture ir pārrakstīta. Pēc fināla svilps Vidzemes Olimpiskajā centrā spēlētāji un līdzjutēju emocijas bija neviltotas. Prieks, sajūsma, neskaitām apsveikumu spēlētājiem un Valmieras basketbola iesaistītiem cilvēkiem, kā arī fotografēšanās ar spēlētājiem un savu favorītu autogrāfu tika dalīti karstākajiem faniem. Zīmīga šī sezona bija arī komandas kapteinim Sandim Amoliņam, kuram šī bija atgriešanās lielajā basketbolā, kur noslēdzās ar kausu rokās un bronzas medaļu kaklā.
Valmierē 8 gadus neizdevies bronzas medaļas izcīnīt, tagad ir kāda sajūta. Lieliski, tīpaši ar atgriešanos lielajā basketbolā. Super, fantastiski. Tev vispār sezona iesākās 2. divīzijā, pēc tam atgriezies nopietnējā līmenī, komandas kapteinis pēc tam tika ievēlēts un beidzās visa medaļā. Tā bija jābūt. Ok, īsmā grūti ceļu gājām. Cīnījāmies kapu kalniem augšā lejā. Beigās Džeks super, viss komanda, viss sagatavot, treneris izdarījām, viss. 3 uzvars pēc kārtas pa 3. vietu. Tas nebija grūti, tas nebija viegli. Un lieliski, paldies Džekiem, ka man uzņēma tik lieliski. Un es kā kapteinis aizvedu komandu pēc bronzas. Kas var būt labāk? Kur radās emocijas un spēks saņemties no 0-2, jo no 0-2 neviens pagaidām nebija atspēlējis LBL pa 3. vietu? Emocijas, tas te pozitīvais stariņš parādījās, kad vinējām Valmierā spēli. Un tas bija tas, kas mums bija vajadzīgs. Un gājām, viss, gājām, cīnījāmies katrā spēlē un kapājām aizsardzībā un uzvara atnāca. Barons jums arī visu sezonu vienmēr tāds interesants, visu sezonas pretinieks. Pāris vienmēr bijāt vinnējuši regulārā čempionātā, play-offos vienmēr sanāca izstāties, šoreiz laikam lauzāt to. Jā, salauzām un viņi bija pastiprinājušies. Sezonas laikā viņi nebija tik stipri kā play-offos, bet mēs varbūt vairāk nocējām. Mums nebija tik daudz līderu komandā. Mēs spēlējam kā komanda, līdz ar to tas nes rezultāts. Jo izšķirošās spēlēs jau vinēja komanda nevis 1 vai 2 spēlētāji. Tur viņi bija 4-5, kurām vajadzēja iemest kaut ko, viņiem grūti. Mums kā komanda gājām, izcīnījām uzvaru, viss notiekās. Teiksim tā, pirmās spēles mēs visi spēlējām diezgan šoki izmantot Jānu Kaufmanu, kurš meta grozā. Mēs arī visi metām pa grozu, vienkārši nevarējām trāpīt. Un viss, tas bija jāskārto bišķi galvu, bija treniņos un pastrādājām bišķi agresīvāk uz metieniem, vispārējo, viss kārtībā. Kā saka, visu sezonu met grozām, kur tu pēkšņi nemetīs vairāk, iemetīs. Jāgaida, jāpagaida bija, un visi sagaidījām. Ko tavuprāt šis bronzas medaļas nozīmē Valmieras basketbolam? Bronzas dod to, ka mums ir kur tiekties. Mums nav zelts, mums vēl jāiet uz to. Iesim uz priekšu, bronzas ir, cīnīsimies tālāk. Kā svinēsim? Es nezinu, tagad laikam gardrobē ar komandas vadību, pasēdēsim ar faniem. Nācīmiesim, kā nākās. Nav bieži tāds uzvars. Komandas gandarījums par paveikto grūtajā sezonā bija neizmērojams. Spēlētāji ar treneru ģērbtuvē vairs nenoturēja kārtējo pēcspēles sapulci, klausoties treneru skarbajos vārdos, bet sekoja var krūmiņu aicinājumam padzerties šampanieti no kausa. Valmierai garā sezona veiksmīgi noslēgusies un svinības var sākties. Tikmēr mēs pārslēdzamies uz Latvijas basketbola līgas fināla sēriju, kur rezultāts starp VF un Ventspili ir neizšķirts 1-1. Vai arī tur gaidām intriga, sekosim līdzi un tad jau redzēsim.